Kopsavilkums no grāmatas Sagatavoties laulībām no Džona Pēpera. Nosauksim viņus par Sāru un Dāvidu. Viņi ir sadarināti jau vairākus mēnešus. Viņi viens otru ļoti mīl, bet tāpat kā daudzi pāri, viņi virzās uz priekšu ar sajūtu, kas gan ir satraukuma, gan bažu pilna. Kādu vakaru, kad viņi gatavojas kāzām, pēkšņi rodas jautājums, vai mēs patiešām esam gatavi. Tad kāds draugs viņiem uzdāvināja nelielu grāmatu Sagatavoties laulībām no Džona Pēpera. Šī grāmata mainīja viņu skatījumu uz laulībām, sadarināšanās, dārgums, ko nevajadzētu izšķiest. Sāra atver 1. nodaļu, viņa lasa: Neizšķērdiet sadarināšanās laiku. Viņa saprot, ka šis laiks nav tikai organizēšanas, dekorēšanas, telpu vai kleitu izvēles periods. Tas ir laiks, kad jāliek pamati. Tāpēc viņu ar Dēvidu sāk runāt par lietām, par kurām nekad neuzdrošinājās runāt, par savām bailēm, cerībām, ievainojumiem un sapņiem. Viņi atklāja, ka sadarināšanās nav sprints, bet gan svēta sagatavošanās. Ilūzijas, kas iznīcina pārus. Vēl vienā vakarā Dēvids lasa nodaļu: Neļaujiet laulībai jūs iznīcināt. Viņš saprot kaut ko ļoti svarīgu. Viņš gaidīja, ka laulība aizpildīs viņa tukšumus, aizpildīs viņa trūkumus, dziedinās viņa brūces un sniegs viņam pilnīgu emocionālu drošību. Bet Pīpers viņam atgādināja vienkāršu patiesību. Neviens cilvēks nevar nest tādu nastu. Laulība nav burvju patvērums. Tas ir piedzīvojums, kurā divi nepilnīgi cilvēki mācās mīlēt ar Dieva palīdzību. Mīlēt kā Kristus, pakļauties kā draudzēji. Kādu svētdienas pēcpusdienu viņi kopā lasa nodaļu par vīru un sievas lomām. To, ko viņi atklāja, viņus pārsteidz. Pēpers nerunā par dominēšanu vai zemāku stāvokli, viņš runā par papildināmību, skaistumu un misiju. Dēvids saprot, ka viņa loma nav būt par vadoni, bet mīlēt kā Kristus, mīlēt, kas upurējas, aizsargāt un pacelā otru. Sāra atklāja, ka pakļaušanās Bībelē izpratnē nav vērtības zaudējums, bet gan brīvprātīga, uzticēšanās, harmoniska partnerība. Viņi saprot, ka laulība nav cīņa par varu, bet gan dejas, kurās katrs mācās kalpot otram. Seks, svēta valoda. Vakar gaitā viņi nonāk pie nodaļas par seksu. Viņi gaidīja augstu un ērtu klusuma runu. Bet Pīpers runā par seksu kā par brīnišķīgu dāvanu, ko Dievs radījis, lai vienotu, iepriecinātu un stiprinātu savienību. Viņi saprot, ka seksualitāte nav tikai fiziska darbība, bet mīlestības valoda, maiguma, cieņas un saziņas telpa. Šī nodaļa viņus nomierina, izgaismo un sagatavo. Godāt laulību. Pāris nedēļas vēlāk viņi lasa laulība, lai tiek godāta visiem. Viņi saprot, ka viņu savienība neatiecas tikai uz viņiem abiem. Tā ir liecība, bāka, gaisma pasaulē, kurā attiecības viegli sabojājas. Viņi nolēma aizsargāt savu pāri, ap sevi pulcējot padomdevējus jeb mentorus, izvairoties no toksiskām ietekmēm, kopjot uzticību un atklātību. Galvenais mērķis – Dieva slava. Pēdējā nodaļa viņus satricina. Pēpers raksta, ka laulības galvenais mērķis nav personīgā laime, bet Dieva slava. Sāra un Dēvids saprot, ka viņu laulība ir misija, garīgs piedzīvojums, ceļš, kurā Dievs viņus veido, pārveido un apvieno, lai atspoguļotu savu mīlestību. Viņu stāstam piešķir jaunu dimensiju. Praktiski rīki. Grāmatas beigās viņi atrod 2 pielikumus, sārakstu ar dziļiem jautājumiem, kas jāuzdod pirms laulībām, un mācību par viesmīlību, dzīves gudrības, kas palīdz dzīvot kopā. Šie rīki kļūst par konkrētiem orientieriem. Nobeigums.
Kāzu diena ir pienākusi, bet kaut kas ir mainījies. Viņi vairs nenāk pie altāra ar ilūzijām, bet ar redzējumu. Viņi zina, ka laulība ir derība, misija, pielūgsmes akts, un viss sākas ar nelielu grāmatu Sagatavoties laulībām. Autors Džons Pēpers.